Pēc vakardienas refurbishing darbiem Mārcis ir uzstādi jauno bāku, jauno veco bāku. Apstrādāts ar kameru. Exactly. Nekārtēji mums tie ievietojas, mums nav tiekoši daudz gaismas, bet... Nu, kaut kā tur viņam jābūt. Jā, kas vēl mums šodien noticis ir, mums ir, jā, reduktors, tad reka trubas viss ir saliktas, viss smuka pat atzīmētas, jā. Mums ir gandrīz bremzes. Priekšējās ir aizmgrēja tikai rucīt vajag. Jā, un tad šit saliksim mašīnu no vecām detaļām, ir gandrīz restaurācija beigās. Kā es kaut kam teicu vakardien, šitas ir būvēts no 2., 3. šķiras reserves daļām, bet, nu, still, tas būs uz 13. Nissans. Mēģināsim atdzīvināt lukturus. Šobrīd viņi ir diezgan tādi nekādi, bet kustās. Mārcis, mēs viņus taisam pavisam vaļā, vai mēs taisam tā kā krutietos slīpījājas, ka līdz pusē? Es esmu par slīpījājas. Varbūt mēs taisam pop-up delītus un vienkārši ieliekam tur tā kā NSX-iem, nevajag kam nāk. Tā kā 3000 GT. Jā, nu, pop-up headlights ir, nu, jo vecāka mašīna, jo grūtāk ar pop-up headlights noteikti ir. Šajā gadījumā viņas ir rītīgi krastī, un visas regulācijas ir ierūsējušas, un nu, mēģināsim kaut kā uzcīnīt tā skata, jau būs jau kaut kā jāiziet, kaut kādi lukturi būs jānoregulē. Pa brīvdienām kungi braukšot uz vienu no Valda secret stāšiem. Nu, tā nu mums te iet, nu. Kaut ko cīnamies, kaut ko daram. Man pat nav ko piebilst. Tikmēr Straziņš mēra savu garumu laikam. Tu dūlists savādāk. Kā redzat? Oi, tieši tā. Nāk tieši boss. Sveiki, ko jūs domājat par šodien? Šodien es esmu normālāks nekā vakardien. Kārtīgi izvingrojies, izsportojies, tagad gatavs strādāt, vai ne? Kam ir šīs gumijas? Tas ir durvju apakšējās. Man šķiet, ka jā, tūlīt pārliecināšos, bet jā, nu, ko mēs tur darījām? Mēs atradām signalizāciju. Ja kādam interesē, kā izstāsies 13 vairings uz zemes, šī ir viena daļa, šī ir motora daļa, vēl kastē nesakopta, un šī ir galvenā releja un šasijas daļa. Un, mēs atradām jau signalizāciju vienā vietā. Tāds mums te iznāca sārā. Un? Jā, atradām. Nu neko, tu līdz attaisīsim. Back to OM spec. Jā, un beigsies tūlīt baterijas, tāpēc spēšu kā. Lielākais mid-build motivations ir stikli. Kad ieliek stiklus, tad viss ir, bet... par deadlineiem. Mēs runājām par 27. janvāri, kas ir pirmdien. Doesn't seem like it. Valentīna diena. Arī nav slikts datums patiesībā. 14. februāris. Iepriecināts uz Valentīna dienu, jā? Nu, ķipā, jā. Nu, kāpēc gan nē? Mēģināsim. Kāds daram? Viss sākās to, ka Janka teica, ka viņš parādīs triku. Jā, nu man, es nezināju, bet tas tā esot. Un tā kā jums ir 2 buņģiņas, un jums ir uztaisīts manikīrs, tad jūs šitā taisat vaļā buņģiņu. What? Wow! How in the fuck? Mārcis vēl neko pārtīdāt, Jā. Ok, nu Jānis ir gājis cirka skolā, starp citu, ja kāds nezināja Sarkandaugavā, viņš šitādi brikali vienkārši sanāk. Labi, back to me! Viņam patreiz būtu jāvāk pravodka Nissanē vai tā, bet viņš dara šo tikai. Plus mēs zinām, kā attaisīt kolas buņģiņu citādāk kā parasti. Tāpēc arī Nissans nav pabeigts cikā līdz nākamajai turdienai. Iepriekšējā mašīna nebija nodegusi gadījumā? Nē. Jānim liekas, ka lampa nestrādās, ja tādi vadi. Kad visi ir sakusuši vienā veselā. That's why we like all Japanese cars. Jā. Tā, piezipāja listu, lai nenokrist. Brīvs jau nokrāsāja arī. Silver surfers. Amerits. Smooth silver. Smooth silver, jā. Pa virs rūsai, tā kā reklamēs. Atjauno. Saimnieks akceptē. New old stock, jā.
Svētdienas vakars. Tas aplam. Slapjiem bandīti. Pēc Nīsas detaļām. Vārds teica, ka šis viss liekas, ka mēs brauc kaut ko sakt, bet patiesībā mēs braucam atkal uz nolektavu pēc salona un visu pārējā. Pēc senām tas kārtos. Grūti kaut ko atrast, tas nevirs, kur kas ir. Bišķi nosalus, bišķi netīri, bet kā esam savākuši visu salonu, netīrs vēl, bet turās, kur vēl viss. Es no salons baigi daudz iecēst, jā. Ja viss pūtēs, tas viss tā kā diezgan labi. Diezgan labi pastrādāts, krēsli un citi brīnumi. Jā, salons aizņem daudz vietas, jo nedrīkst saplēst neko. Kur ir VD40? Tur bija, un tad tu viņu... Un es viņu noliku turpat, kur viņš vairs nav, tas nozīmē, ka kāds viņu ir paņēmis. Kur ir fucking VD40? Morci, package no F-Mika. Viss kaut kādi sūdi, klampi, silikoni. Tā ir skaitā. Jauns intergūleris. Protams, svarīgākā daļa, jebkurā sūtījumā, ir uzlīmes. Tas ir cits stūra. Jūs gan jau redzējāt stūri, varbūt. Personal. Williams. Kaut kāda old school krūtā trakā stūra. Viņa ir dzeltena. Viņa nav tik dzeltena kā mums mašīna, bet viņa ir dzeltena. Ja nemaldos, tas ir kaut kas saistīts ar Nardī. Viņi esot kaut kas uz Nardī, jā, viņš teica arī ko Williams apsties. Jā. Racing. Nice, īstenībā labs. Liekas, tikai tāda maziņa, viņa kur 330 mm varētu būt, ne? Es valdu mēģināju pierunāt, krāsot visas tās plastmasas, kas ir apkārt panelim, pa vidu, ruškās, dzeltens, jā. Bet, nebūs jātīra. Mums vajadzēs griestus krāsot, atnāc apties kādi griesti. Mēs ar Valdu vēl braucot no noliktavas vēl debatējām, vai viņi atnāks apakaļ. Valdis ir diezgan droši, ka viņi notīrīs, viņi būs tipa ok. Šo kompozīcijas nosaukšu Sāgas stāvlaukums. Šis gan tāds dzīves. Paslēs diezgan dzīves. Viņam jāieņem forma nedaudz ir tikai... Aizmugurē kaut suns vadās, tad blakus kāds bišķi pavējums kādreiz no ātras braukšanas gan jau. Bet globāli nav vairs. Tātad vedam F13 salonu uz tīrīšanu. Tur ir griesti, paklājas priekšējie beņķi un aizmugurējie beņķi. Brauksim pastīties, ko mēs varam saglābt. Valdis atbrauc. Nelaikā. Vajag ātri. Es arī varu kulks no. Jā. Tas ir divs kulks. Jā. Paldies. Vismaz šitā ir fireworks. Jā. Šodien bija jābūt gatavam. Varat tikai stūri paņemt rokā. Es tev nopūst pēdējā. OM plus. Vislabākā no rūpnīcas. Kas tagad ar fēnu? G20 epizodē redzējāt, kā Strazdīši cīnās ar to. Jā, un tagad mēs šeit līmējam viņu apakaļ. Kerī, slīdošais kadrs. Beauty shots. Tu bija problēma ar trosīti. Jānis atnāca atrisināja problēmu, pēc tam Valds izvēlēja divas veidi nesačakarēts trosītis. Labi, pārtaisam. Sigājām. Redzi? Laikam savādāk nevar. Tā ķepiņa ir pie maziņa. Maziņais ir pie ķepiņas. Tā arī ir šeit. Šitas tā kā pro tips. Nekad neizjauc abus supportus vienlaicīgi. Ja kādreiz kaut ko jāsaliek kopā. Rušķikam tas visbiežāk ir aizmugurē. Vai kaut ko izdarīt, lai izstāst, ka kaut kas ir izdarīts. Mēs tikai kaut ko skrūvējam, un nekas nav izdarīts. Vienīgā lieta, ko mēs pie mašīnas pielikuši, ir motora pārsegs un benzīna bāks vāciņš. Basically viss.
Ko mēs darām visu šo laiku? Es nezinu. Henrij, ko tu dari? Es vispār nezinu, kurš atrodos. Tāpēc ir jāuzsver tāda liela detaļa. Uzliksim vāku un varbūt piemetīsim lukturus aizmugurē. Iedomājies pieļaut to lukturus. Nu, tīri tā, lai... Skatam. Mid-build motivation. Viens nobeigums ir tāds, tā kā tu skaties, ir tāds nice. Davai, bāz iekšā. Uz manīm. Jā. Pamēģi kādreiz šeit izmērīt mikrons šajā vietā. Tur ir, jā. Tas mikronu rāda, tas aparāts noteikti sajūs prātā. Tas rādīs, ka nav metāla. Alumīnijas rādīs. Tas slēdzieni ir uz augstāko uzregulēt. Vēl ir zamāk. Nē, zamāk. Tīri, ok? Pasiešu tur. Te ir augšā, bet te nav tāds gumītis jāizdara. Jā, arī šo. Kurš tāds? Varbūt jāpalok šito žeņas stilā, ķipa. Vajag šitā te... Tu eģies var paragulēt. Možģiem sanāca vienīgais uz visas mašīnas noplējums. Stulbākajā vietā pasaulē. Centības. Tas bija centības. Jā. Mans brils es uzvilks. Iespējams. Nissan durvīm bija neliela eņģa problēma. Viņas bija ierūsējušas. Un valdes uzsūtīja jaunas pinus. Baigi smuki jauns oriģināls Nissan rezervdaļas. Jauns vadīklis, kas stiprinās durvīs. Nu, protams, mums viņas vajadzēja, jo viņi visi izskatījās apmēram šitā te. Un mums vajadzēja zāģēt ārā un tādā garā. Bet arī pašas eņģis ir šitie caurumi, tad ir bišķiņi ovāli. Viņam ir jābūt basically 8 mm, šis ir 8 mm urbīts. Nu, it kā nav daudz, bet tad, kad tu durvis kustini, tas ir diezgan daudz. Viņas jau sāk staigāt un jābūt tā, ka tu gandrīz vispār nevari pakustināt. Ko mēs vispār darām ar savu dzīvi? Mēs patreiz taisam S13 ziemai un nav ziemas ārā. What the fuck? Vidas procesa updates. Henrijs ir beidzot izlīmējis visu vibroizolāciju. Nu, tā mums izskatās, lai nav galīgi koncerta bunža. Nu, nebūs tā kā pilnībā OM, bet lightweight variants. Vēl viena lieta. Vakar uzlikām bagžnieku vāku. Tur ir tik daudz špakto, ka viņš svēr aptuveni 4 reizes vairāk nekā ordināli. Šitais vāks bija tāds bēdīgs, jā. Nu, tas tiešām ziemas mašīnas vāks ir. Tu redzēji, ka ir metināti ciet kaut kādi random caurumi. Noteikti ir bijis žilita at one point virsū. Šis logu tīrītāji zagluška, jā. Logu tīrītājs zagluška do augšas. Jep. Antēnas uzsūtīja. Jā, uzsūtījām antēni. Būs tāda žileta, tāda vuč. Nu, es esmu totāli par žileti. Tas būtu rītīgi nice uz šitās tačkas, man liekas, žileta. Un tad jau varētu... Man lai jau esmu daktēli cilvēks, bet žilets ir bomba. James Deans ir made different, vienkārši žilets ir bomba. Nu, šitā izskatās, kad ir detaļas, kuras vajag uzlikt un vajag nokrāsot, tad par cik mēs krāsojam ar hammeri, tad nav baigā problēma nokrāsot ar rotiņu. Tā krāsa tāpatās savalkās kopā un beigās izskatās pilnīgi ok. Mēs malcam timelapse eņģu krāsošanai ar rotiņu. Šitie vadi ir starp citu modifikācija. Viņi parasti ir šiteni, un ja tu pārsēdi Nissanu, tad ritenis izberzē vados caurumus, un tev vairs nestrādā motors. Man saka, takt version. Šis takt, šis tipa... Un ne tāpēc, ka paslēdz, bet tāpēc, ka taktiskais. Man tas ir. Davai, blēz virsū. Šitos vēl ir jānotīra ar Turtle Box Stream. Davai, dod šurp, davai, Mārči, davai! Nepieskaries šito, pagaid, skaties ar ko. Te īstenībā šitos ir labs hacks, ar šito sūdu var notīrīt plasmas un tādā garā. Piemēram, viņas izstājas gadrīz neglābjams, un tu viņam uzpūt šito te. Ko viņš iešās no šī panotastēsim? Tas arī, tas pats. Man likās, ka... Ko tu domāji, ka tev pūš muguras? Vazelīti. Jums ir vazelīti spray arī. Kāpēc, lai es tev pūstu vazelīti? Es nezinu, tāpēc es beigu. Redzi, kāda atšķirības starp tām putām un šitām putām? Šitas turtlevaks, šīs putas turās, un skārtīgi jau redzi, kā viņas te iekožās netīrumos. Šīs putas vienkārši huiņē. Bam! Bam! Nice, ne? God damn.
Do magic. Ok. Pēc visām pūlēm, pēc visām putu tīrīšanām mēs esam dabūjuši tīru plastmasu. Nice, ne? Pasties. Puši. Nu kā, ko tu tagad taisies ar pistoli skrūvēt? Kurš skrūvēs ar pistoli? Mēs atgaisojam bremzes. Jā, bet par disku kāds uzdodas uzsūtīt. Tātad mēs esam tikuši līdz brīdim, ka mēs beidzot varam atgaisot bremzes. Un rucīt. Pardās. We have a problem. Jāmaņem viņš jāatspēj pilnībā nost un par to rītās arī. Tu kā, lai noštupē? Ok. Šis bija crazy, netieši taču, ne? Diezgan labi. Vienīgais tas ir kaut kāds paklājs, ko tu teici, ka jāmet ārā, ka netīrīt. Bet viss pārējais paņem paraugu beņķu vaļā. Mint. Es teiktu pa 140 eiro. Beņķi, paklājs, vēl apakšējais. Kaina smažorīt. Nu, tā kā es nekrāmēju. Labi, viņš te, protams, izsēdās vēl bet tā. Man liekas, ka šitādā nav pretīgi iekāpt. Jā, pēc tam plānojās kausi. Nu, tur jūs sapratāt, ja uzvaru kausu šitas te parastais. Ziemas kauss, pirmā vieta. Tā tad Nissaniņam lukturi pieskrūvēti. Nu, vismaz tā mokapoti. Te Stradziņš jau sāk rakstīt kaut ko vēl, kas trūkst. Ielikām paklāju. Lai redzētu, kas kur kā izskatās, plus mīnus vizuāli. Nu jau sāk izstīties pēc īsta auto. Te visi pedāļi ir vietā. Stūrēja kolona ir vietā. Viss notiek. Kaut kādi badi. Maģim badi te bija bišku aiztikti. Tur satīrījām nedaudz. Tā kā jā, viss notiek. Šodien jāmēģina pacīnīties ar to supportu. Saprast, kas pie vainas, kāpēc viņš tek. Viņš patgaisotāji tek. Tad jau redzēs. Vakardienas supporta problēma ir atrisināta. Atgaisotājiem vienkārši iekšā nebija iztīrīts. Bija rūsi joprojām gan uz vītnes, gan uz konusa. Šis te konusiņš nevarēja nosēsties precīzi, lai nosaktu šo caurumu. Un tāpēc viņas laik teicēja vienkārši bremšķirmus ārā. Mašīnai bija jābūt gatavai pirmdien, ir trešdiena. Es teiktu, ka šobrīd viņa izstāsta diezgan ļoti kā auto. Bet nu, vēl drusciņi. Nu, varbūt bišķi vairāk. Bet būs kopā. Labrīt, jauna diena. Jau mēs nedaudz vēl kaut ko padarījām Nissanam. Jostas iekšā ir bremzes sataisījām. Jāatgaiso tikai līdz galam. Māčs šobrīd ķerās pie krāsošanas visiem moldingiem. Te pāri durvīm nāk tās līsas, tad šudies ūdeņi. Oh, yo! Check this out. Ritīgi zīmīga 200 SX detaļa. Stīkls. Aizmugurējais ceturtais stīkls. Aizmugurējais pārnes stīkls. Un kas krūti, tā kā tu uzliksi... Tu nekad nevarēsi dabūt nost no 200 SX viņa modeļa zīmīt. Viņi ir actually stiklā iekšā un viņi tur vienmēr būs. Tur darīt, ko gribi. Hell yeah! Pasties, cik liela sastāvdaļa. Šobrīd izstāst, ka auto ir gatavs. Fuck yeah! No šurjās skats punkts. Vispār. Super. Šitos stiklus vajag ielīmēt steidzami iekšā. Šitas būs tāds kā wow. Reku salīdzinājumiem. Es nezinu, kur tie stikli glabājās, bet šis vēl nav līdz galam notīrīts, bet reku aizējām apstīties tīro stiklu. Jā, reku salīdzinājums. Daudz būs tikko notīrīts stiklus un netīrs stikls. Tā valdes kopi savus despeļus. Citu viņi ir pārsteidzoši viegli. Viņi izskatās tā kā, nu, ko vajadzēja būt traki smagiem. Viņi ir ļoti, tāds saka, no plasmas, bet nav. Super viegli stikli. Pusslims, bet atbraucis piekdienā. Svarīgs moments, Henrijs saka. Es nezinu, ko mēs traktoru augstumu skatīsimies. Ko diez mēs gaidījām? Jā, šitā mašīnā viss 4 riteņi nav bijuši. Labi. Sen. Labi, šitas. Tur nav motors. Nav motors, tas būs, nu, vismaz šitā. Pāris centimetri. Šitā taču. Bet kas ir aizmuguri? Tā piekara nav savilkta kaut kā nepareizi.
Piekar savilkta? Piekari vajag bārot. Jā, nu tur ir buksēs šobrīd. Es tur pievilku viņu tik, cik varēju ar... Fituha! Kā, kurš ir? Nekas fleksis man nav sveši. To mēs zinām. Nu, tur jau var redzēt, aizgurā vajag 2 svījumus nost, priekšā 4 svījumus. Pagaidi, saskaitam, cik vījumi ir atspērēji. Jā, nu no 4 vījumiem 4. Marta, te bišķi savādāk te vījumi iet. Es domāju, ka Nē, man liekas, Kedrijs piekristis. Mārcim pilnīgi taisnība. Viņš ir brauc bez amortizatoriem, kā teicu, tu brauc ar hokeja ripām. Jā, tu brauc. Nav nu vainas. Atspēr vietā. Un beigsies, Tas vēl es zinu, ko tur vajag. un beigsies ar to, ka es vienkārši koilu vairs atradīšu. Jā, labi, bet mēs... Ja vēl tā liksies, tad koils arī ir. Bet mēs braucam lielākā uzdevumā. Lai tūlīt parādīsim. Jau tā diena beidzot ir pienākusi, mēs braucam pakaļ Nissana motoram. Nissans jau mums izskatās, nu, es teiktu, pabeigta mašīna, var teikt. Nu, tur ieliec motoru un šķil klāt. Tā neko, brauksim ar Strasdiņu pakaļ motoram! Motoru laižam. Davai laižam. Tagad tikai jāpievelk ar kaut kādiem nesaprotamiem ņūtoniem. Tatararā, Valdi, viss ķotka. Ir problēma, kloķiem viegli. Un pat sadilušie virzuļi smaida.